Esiet sveicināti Izstāsti Latvijai skatītāji! Vai tu būvē savu māju vai labi iekārto savu ligzdiņu? Būvniecības izstādē Ķīpsalā māja 2026. Izstāsti Latvijai! Uzņēmums LZT Latvija piedāvā bioloģiskās notekūdeņu attīrīšanas sistēmas. Augstākā attīrīšanas pakāpe, bez smakas un bez liekām raizēm. LZT Latvija ir bioloģisko attīrīšanas iekārtu izplatītājs Latvijā, to montāžnieks un arī servisa apkalpotājs. Mēs Latvijas tirgu piedāvājam augusta attīrīšanas iekārtas, tādēļ, ka viņas jau no 98. gada strādā visā pasaulē. Viņas ir ar augstu attīrīšanas pakāpi un uzticami ilgtermiņā. LZT Latvija ir viens no uzticamākajiem partneriem Latvijā, tādēļ, ka pirmkārt jau rāda Lursop dati, ka mēs esam viena no lielākajiem montāžniekiem, un arī August kā ražotājs vienmēr uzticas mums jau ilgadēji, ne tikai Latvijā, bet arī Baltijā, pārdot viņu attīrīšanas iekārtas. August attīrīšanas iekārtu ražotājs katru gadu pa mums ierodas uz Latviju pārbaudīt mūsu kvalitāti, lai mēs nodrošinām iekārtas pareizu montāžu, apkalpošanu un pārdošanu. Mēs šos rādījumus izpildām katru gadu, un ražotājs par mums ar to arī lepojas, ka mēs visu darām labi. Kādēļ jums vajag bioloģisku attīrīšanas iekārtu, ir diezgan vienkārši. Tāpēc, ka daudziem nav iespējams pieslēgties pilsētas centrāliem pieslēgumiem, un ir vajadzīgs kaut kur novadīt kanalizācijas notekūdeņus. Un tādi veci risinājumi kā grodi vai septiķi jau ir daudz kur aizliegt. Tādēļ pašvaldības seko līdzi, lai jums būtu izbūvētas labas, kvalitatīvas bioloģiskās attīrīšanas iekārtas, viņas funkcionētu un nenodarītu dabai zaudējumus. Tie praktiskie soļi, kā tikt pie kanalizācijas sistēmas, ir gaužām vienkārši. Pirmais, sazinies ar mums, mēs bez maksas aizbrauksim pie tevis uz objektu, apsekosim, atradīsim labāko risinājumu, ja ir nepieciešams, saprojektēsim, saskaņosim visu sistēmā, veiksim izbūvi un nodosim arī šo kanalizācijas sistēmu visu sistēmā, lai tev nebūtu problēmas par to jādomā. Vēlāk noslēgsim līgumu par apkalpošanu un viss, kas tev ir jālieto kanalizācijas sistēmu, mēs par pārējo parūpēsimies. Jebkurai bioloģiskai attīrīšanas iekārtai reizi gadā ir nepieciešama apkope. Ja tu neapkalpo bioloģisko iekārtu laicīgi, pieaug liels dūņu daudzums iekārtā un tiek nodarīts dabai kaitējums, jo ūdens sāk piemēslot dabu. Bioloģiskā attīrīšanas iekārta ir tā pati mašīna vai motocikls. Viņai ir jāveic apkope, un laicīgi to neveicot, ilgtermiņā jums būs zaudējumi. Mēs neesam vienkārši iekārtu montāžnieki vai produktu pārdevēji. Mēs ļoti lielu uzsvaram veicam arī uz iekārtas pēcapkalpošanu, lai iekārta arī darbotos vairākus gadus tā, kā viņai ir jādarbojas. Ja tu vēlies uzticamu un kvalitatīvu attīrīšanas iekārtu, tad sazinies ar LZT Latviju. Mēs veicam bioloģiskās attīrīšanas iekārtas izbūvi visā Latvijā. Ja tu domā par mājas jumta segumu, nav nekas labāks par dakstiņiem. Betona vai māla abi kalpos gadu desmitiem. Tirgus tendences mainās, cilvēku īpašības paliek kaprīzākas, jāmainās arī mums ir, tāpēc piedāvājam arī klasiski betona dakstiņu plakanā versijā, radot mājai modernu, baudāmu risinājumu, bet saglabājot dakstiņu klasiskās īpašības. Monjeru jumti ir ilgmūžība un gadiem pārbaudīta kvalitāte. Dakstiņu forma un krāsa dažādība ir tik liela, ka spēj apmierināt jebkura klienta vēlmes. Ja meklējat kvalitatīvu jumtu risinājumu, Monjeru spēs to nodrošināt. Kalpos ilgi un izskatās eleganti. Dakstiņi, tā ir klasiska vērtība. Nāc ciemos pie Monjeru. Beidz kurināt naudas kurstenī. Automātiska apkure bez raizēm. Meklē Komodus. Uzņēmums Komodus atkal šajā gadā, 2026. piedalāmies izstādē māja. Kas mums šobrīd ir aktuālākie produkti? Pēc augstās ziemas ļoti daudz cilvēku interesējās par apkuras lietām. Tāpat kā šobrīd ir energo krīze pasaulē, cilvēkiem interesē, kā varētu lētāk apkurināt savas mājas īpašumus. Kā viena no alternatīvām
ir mūsu vietējā ražojuma produkts granulas, granulu katli. Ir vienkāršāki risinājumi kā granulu kamīni, kuri piemēroti mazākām telpām, tiem cenas sākot no 1500. Ja jums ir kaut kāds 50, 60, 100 kvadrātmetru dzīvoklis un šobrīd kurinat ar gāzi un domājat, ka tās ir dārgi, tad iesaku apdomāt variantu par granulu kamīnu, jo granulu izmaksas noteikti varēsiet samazināt pat uz pusi. Tāpat arī šogad paliek arvien populārāki siltumsūkņi. Ja šī ziema bija ļoti augsta, daudz saskārās ar siltumsūkņu problēmām, tad mūsu piedāvātie CTC siltumsūkņi, gan ģeotermālie, gan gaisa ūdens, neradīja nevienam cilvēkam problēmas. Siltumsūknis ir drošs apkures veids, zemes apkures izmaksas. Tāpat arī siltumsūknis vasarā var sagatavot silto ūdeni. Tas būs 3-4 lētāk kā sildīt tīri ar elektrību. Ir sens ticējums, kā ziema bija augsta, vasara būs karsta. Ir laiks parūpēties arī par to, lai nebūtu jādzīvo karstās istabās. Ir pēdējais brīdis, kamēr rindas nav garas, uzstādīt kondicionieri. Ir dažādi kondicionieru risinājumi, kas derēs gan dzīvokļiem, gan privātmājām, gan lieliem maziem ofisiem. Komodus produktu klāstā ir gan apkuras iekārtas ziemai, gan arī kondicionieri vasarai. Ir pēdējais brīdis izvēlēties sev piemērotāko iekārtu. Tavas acis lauksaimniecības teritorijā, industriālajā teritorijā bez tavas klātbūtnes. Kas tas ir? Skaties Dokstacija LV. Mūsu uzņēmums piedāvā plašu pakalpojumu klāstu, tā skaitā dokstāciju piegādi, montāžu, pilotu apmācību, eksploatācijas atļauju saskaņošanu, apkaupes un arī apdrošināšanas iespējas. Dokstācijām ir diezgan plašs pielietojums. Tas varētu būt perimetra apsardze, industriālu objektu apseikošana vai no saules parku apseikošana. Dokstācijas variants, viņš ļauj izveidot autonomu risinājumu tieši droniem. Piemēram, dokstācija atrodas Daugavpilī un operators pilots viņš atrodas Rīgā, ofisā. Pēc būtības tā ir garāža, attiecīgi iekšā drons lādējas, iekšā ir internets un maksimālais lidojuma radius no dokstācijas ir aptuveni 10 km. Dokstācijas risinājums ļauj ietaupīt naudu, laiku, cilvēku resursus, un jūs varat atrast mūsu mājaslapā Dokstacija LV. Baltijas durvis – jūsu uzticamais partneris durvju izvēlē. Mājas sākas ar durvīm. Tas ir pirmais, ko redzam mēs, un pirmais, kas sagaida mūsu viesus. Uzņēmums Baltijas durvis jau vairāk nekā 15 gadus rūpējas par to, lai šis pirmais iespējas būtu nevainojams, bet drošība garantēta. Pašu ražotne Rīgā ļauj mums realizēt jebkuras ieceres, no standarta risinājumiem līdz unikāliem pasūtījumiem, kas pielāgoti tieši jūsu mājokļa stilam un tehniskajām prasībām. Mūsu piedāvājums ir viens no plašākajiem nozarēm. Tās ir izturīgas metāla durvis ar MDF apdari, klasiskas masīvu koka durvis, stikloti risinājumi ar vitrāžām, kā arī certificētas ugunsdrošās un tehniskās durvis. Mēs nodrošinām pilnu servisu, no konsultācijas un precīziem mērījumiem līdz profesionālai uzstādīšanai visā Latvijas teritorijā. Baltijas durvis – kvalitāte, kas kalpo gadiem. Biovide – jūsu partneris ūdens un kanalizācijas risinājumiem visā Latvijā. Sveiks vēlreiz! Sveiks, Anna! Vērojot, kā tu strādā, man ir tomēr daži jautājumi. Ir nopirkts īpašums, ir sausais ķemertiņš un ir aka. Bet es tomēr gribu iekšā labierīcības, es vismaz gribu virtuvē ūdeni un piedot, lai viss tas ūdens kaut kur aizstāv. Cik bieži uzturēsies īpašumā? Tas tā kā vairāk lauka īpašums, brīvdienu māja vai tomēr tāds ikdienas sev īpašums? Es klusībā ceru, ka tas būtu tāds īpašums, kur es varētu dzīvot visu cauri gadu. Un tur ir jautājums, izvēloties arī šo kanalizācijas sistēmu, man ir jāņem vērā, cik cilvēku mēs tur dzīvojam. Ja mēs saprotam, ka tas būs tā kā nākotnē paredzēts ikdienas lietošanai, tad būtu jāzina noteikti personu skaits.
lai mēs zinātu arī to apjomu, kādai būtu jābūt iekārtai, lai spētu attīrīt jūsu sadzīves notekūdeņus. Uzrunājot jūs, tātad, es saprotu, ir arī dziļurbums. Kā minēju, pašam ir aks šobrīd, tad arī jāsaprot, kādas ir sūdzības par esošo aks ūdeni, jo tomēr aks nemaz nav tas sliktākais risinājums. Tā kā var mierīgi paņemt ūdens analīzes, konstatēt, kur tad ir problēma, vai tas ūdens ir lietojams vai nē. Un, ja tiešām vajadzēs, tā aks ūdens kvalitāte nebūs attiecīgi, kāda pats vēlēsies vai atbilstoši ikdienas sadzīvei, tad arī var ierīkot dziļurbumu un aprīkot visiem filtriem un vispārējo. Lai izvairītos no situācijas, kad trūkst ūdens kādā brīdī, kas visbiežāk notiekās, kad sabrauc viesi, tāpēc laicīgi dziļurbums un tas jau būs daudz kvalitatīvāk un ūdens ražība pavisam cita. Labi, un tagad runājam par attīrīšanas sistēmu, ja? Tātad visi šie ūdeņi, kas nonāk, tas atkal šis apjoms ir atkarīgs no cilvēku skaita. Ja ir zināms personu skaits, tad arī pēc personu skaita var lieliski paredzēt. Parasti būvnormatīvos to uzskata 150 litri diennaktī uz katru cilvēku, bet dabā esam pārliecinājušies, ka vidēji kaut kādi 70–80 tas vidējais rādītājs, cik tad klients patērē diennaktī ūdeni. Iesaki bioloģisko vai sauksim klasiskais septiķis? Septiķis tomēr neattīrīs notekūdeņus līdz tehniski tīriem ūdeņiem, viņš vienkārši atdala biezumu no šķidrā. Tā kā laikam ejot jau pilsētas teritorijās, blīvi apdzīvotās vietās septiķis ir aizliegts, neļauj būvēt oficiāli to visu. Ir vēl viena lieta, kas man ļoti patīk, ka vienā objektā, kur mēs kopā strādājām, bija tas drenāža un lietus ūdens notek. Jā, ja mēs runājam tieši par lietus ūdens novadīšanu vai kādu drenāžu sistēmas izveidi, tad ir risinājumi daudz dažādi. Pirmkārt, vislabākais būtu apsakot objektu klātienē, uzklausīt klienta sūdzības, neērtības, arī ierosinājumu, ko vēlās sakārtot, kā to izdarīt, jo jebkurā situācijā mēs spēsim rast risinājumu. Tur nav tādas situācijas, ko nevar atrisināt. Mēs neesam tik bagāti, lai maksātu divreiz. Ja ir kādi jautājumi, meklē Biovide. Kur meklējam? Meklē mūsu visos sociālos tīklos, biovide.lv un tiekamies objektā. Būvējot māju, tu droši vien domā par energoefektivitāti un ilgmūžību. Tad meklē Stipro, Rivega, labākais jumtam un sienām. Kompānija Stipro jau vairāk kā 20 gadus nodarbojas ar skrūvju un būvstiprinājumu vairumtirdzniecību, bet kompānija attīstoties vienmēr meklējam iespējas pēc jauniem produktiem. Parasti iespējas meklējam Eiropā dažādās izstādēs, šoreiz stāsts ir cits. Mūs atrada kompānija Rivega, kas atrodas Itālijā, uzrunāja mūs kā potenciālos partnerus un šobrīd jau esam izstādē māja ar Rivegas standu un priecājamies par to. I'm very proud to be today here in Riga with our partner and friend, the company Stipro. We are producer of underlayments, we are producer of tape system and security system, generally in construction or in roofing. For us, quality is substantivity too, because much more quality you bring on the houses, much more longer are the during of the houses. Therefore, say it again, we're very proud to be here together with our partner Stipro, because he has the same ideas like we have, and therefore our target is to make more and to bring more and more quality in this Latvian market like we do it in the rest of Europe. Stipro vienmēr ir tirgojis augstas kvalitātes produktus. Tieši tāpēc ar Rivega mums sanāca tiešām labs kopā ejams ceļš. Un Rivega atšķirās ar to, ka viņi tiešām domā par energoefektivitāti, par veselīgu māju un ilgmūžību. Tieši tehniskie dati, gan temperatūras izturība, augsta UV noturība un ražošanas procesa kopumā nodrošina to, ka šai membrānai var uzticēties. Ja jūs vēlaties būvēt savu sapņu māju, noteikti ir jāizvēlās arī pareizie produkti. Nāciet pie mums, un mēs jums palīdzēsim to realizēt. EXON ICF ir energoefektīvu pamatu un sienu izbūves sistēma, kas ir paredzēta privātmājām, daudz dzīvokļu ēkām un arī saimniecības ēkām. EXON ir betona mājas no idejas līdz atslēgai, piedāvājam pilnu cikla būvniecību vai arī kādu tā sadaļu. Cilvēkiem ir iespēja pie mums projektējot, iztaigāt arī savu māju jau 3D vidē ar virtuālās realitātes brillēm
un pielāgot istabas izmērus, skatu izmērus, duškabīni tieši tā, kā viņam vajag. ICF ir 3 elementi - bloki, armatūra, betons, un kas veido arī energoefektīvu māju, gan pamats, gan sienas. Galvenā lieta ir tas, ka tas ir monolīts dzelzbetona ēka. Tas ir, ar ko atšķirās no jebkuras būvniecības sistēmas. Sistēma ir tāda, ka tā ir ļoti augsta energoefektivitāte, jo betons nodrošina to, ka gaiss neiet pats par sevi cauri. Un ar blokiem nodrošinām to, ka mēs paņemam attiecīgi biezumu bloku, nodrošinot atbilstošu energoefektivitāti tieši jūsu mājai. Monolīts betons nodrošina arī to un ļauj veidot jebkādu arhitektūru. Mēs varam taisīt lielus plašus logus, stūra logus bez atbalstiem, jebkuru jūsu ideju. Ja runa par būvniecības procesu, tad mums ir bijuši būvnieki, kas būvējot mājas vienkārši smaida, jo pirms tam ir būvējuši koka mājas vai bloku mājas. Un kāpēc viņi smaida? Tāpēc, ka tas ir ļoti viegli būvēt. Un smagākais ir iepildīt betonu, bet arī to atbrauc mašīna un sapildam. Bieži jautā par būvniecības ātrumu, tad zemes darbi, pamati un sienas 120 līdz 140 km mājai ir 3 līdz 4 nedēļas. Jumts un logi ir vēl 2-3 nedēļas klāt. Līdz ar to jūs iegūstat jau nosiltinātu ēku, kad jau jūs varat pēc tam jau tālāk veidot grīdas, starpsienas un apdares. Blokus visus montē pēc LEGO principa, vienkārši saliekot kopā, līme nav vajadzīga un nekāda papildus siltināšana arī nav vajadzīga, kas ir bieži jautājums, vai būs pēc tam papildus jāsiltina. Ja tu vēlies pielāgot māju sev, nevis pielāgoties mājai, tad izvēlies ICF būvniecības tehnoloģiju. Brauc Siguldu uz garšīgu kafiju un atradīsim risinājumu tieši tev. Ragavas gatavo vasarā, ratus ziemā. Īstais komforts īstajā laikā. Meklē Siltumsūknis LV. Siltumsūknis.lv ir uzticams zīmols Latvijā jau gandrīz 20 gadus. Mēs piedāvājam vadošo ražotāju siltumsūkņus, rekuperācijas iekārtas, kondicionierus. Tie ir tādi ražotāji kā Daikin, Termija, Midea, Flexit un arī citi. Ja jūs domājat par apkuras sistēmas ierīkošanu, ir vērts griezties pie profesionāļiem, un mēs varam nodrošināt ne tikai profesionālas konsultācijas, bet arī izskatīt individuālu pieeju katram klientam, katrai individuālai apkuras sistēmai. Mēs piedāvājam gan zemes siltumsūkņus, gan gaisa ūdens siltumsūkņus, gan gaisa siltumsūkņus. Un zinām, kā šie siltumsūkņi darbojās, ar ko katrs kurā konkrētā situācijā būs labāks. Šogad bija īpaši augsta ziema, un daudziem klientiem radās jautājumi, vai siltumsūknis tiešām spēja nodrošināt pilnvērtīgu apkuri. Mēs varam apgalvot, ka mēs varam nodrošināt apkuri, kas strādā pat visbargākajos salos. Turklāt pie mainīgajām energoresursu cenām siltumsūknis ir droša investīcija nākotnē, jo elektrības cenas nosvārstījās vismazāk. Papildus siltumsūknim iesakam izvēlēties gaisa apstrādes iekārtu ar rekuperācijas efektu. Mēs piedāvājam Flexit iekārtas, kas sniegs jums pilnu komfortu, neatkarīgi no ārā gaisa temperatūras ar augstu efektivitāti. Ja jums priekšā ir mājas renovācija vai jūs būvējat jaunu mājokli, droši griezieties pie mums birojā Ganība Dambī 2A vai arī aizpildiet anketu mūsu mājaslapā www.siltumsūknis.lv un piesekojiet sociālos tīklos. Tur jūs dabūsiet visus jaunumus. Zīmols Heiner jau kopš 2011. gada rūpējas par to, lai tavā mājā būtu uzticama sadzīves tehnika. Gan lielā, gan mazā. Arī klimata kontrole. Dzesētāji, sildītāji un arī skaistuma kopšanas tehnika tāmām. Heiner piedāvā mūsdienīgu dizainu, augstu kvalitāti un pieejamas cenas, padarot to par lielisku izvēli. Heiner ir patiesi pārliecināts par savu produktu kvalitāti, tāpēc ar lepnumu piedāvā ilgu garantiju. 3 gadu garantiju mazajai sadzīves tehnikai, 5 gadu garantija lielajai sadzīves tehnikai. Tā ir zīme, ka tehnika kalpos ilgi un uzticami. Kas svarīgi, pilns servis visās Baltijas valstīs. Latvijā to nodrošina labi zināmais TSC autorizētais servis. Izvēlies, kas tev nepieciešams. Ledusskapji un saldētavas. Gan ar dubultām durvīm, gan ar ledus ģeneratoru, gan saldētavas lādes, veļas mašīnas.
Ekonomiskas, ārzāvētāju vai bez. Pēc tavām vajadzībām. Trauku mazgājumā mašīna. Tīri trauki, bez liekas piepūles un bez liela ūdens patēriņa. Plītis. Gan gāzes, gan indukcijas. Viss jūsu vajadzībām. Aerogrilli. Lieliski palīgi mūsdienīgā virtuvē. Ēd veselīgi un garšīgi. Putekļu sūcēji. Slotas tipa un roboti. Tīrība var būt vienkārša. Dažāda cita mazā sadzīves tehnika virtuvē. Spāri, mikseri, cepešpannas un citi palīgi. Starp citu, PTA pieejams plašs klāsts uz vietas. Jaunumi saules paneļu enerģijas jomā. Inovācijas elektroauto uzlādes stacijām. Konsultācijas par skrūpāļiem un ūdens pontoniem. Meklē Innovat. Kompānija Innovat Latvijas tirgu jau ir daudzus gadus. Darbojās vairākās jomās. Pamatvirziens, ar ko mēs sākām, ir saules enerģijas risinājumi. Mēs uzstādām hibrīda sistēmas gan mājsaimniecībām, gan arī komercobjektiem. Ne tikai saules paneļus, bet arī akumulators. Par cik ir pieejams valsts atbalsts arī juridiskām personām, tad mēs palīdzam sagatavot visu dokumentāciju atbalsta saņemšanai un montējam saules paneļus kopā jau ar lielajiem akumulatoriem, kas nodrošina kompānijai neatkarību tajos brīžos, kad elektrība ir nepieciešama visvairāk vai tad, kad tā ir visdārgākā. Savukārt mājsaimniecībām mēs izbūvējam saules paneļus arī ar akumulatoriem, tā saucamās hibrīda sistēmas, ar pieslēgumu biržai, ar mākslīgo intelektu un formējam dokumentus atbalsta saņemšanai, kas vienai mājsaimniecībai ir šobrīd pieejams līdz 6500 eiro apmērā. Esam oficiāli izplatītāji elektroauto uzlādes stacijām V2C, kas ir spāņu ražojums, un izbūvējot saules paneļus, mēs instalējam arī elektroauto uzlādes stacijas, izbūvējam viņas tā, ka saules enerģija tiek novirzīta vai nu tieši mājas patēriņam, akumulātoram vai uzreiz elektromobīļa uzlādē. Papildus piedāvājam viedās saules sistēmas, kā piemēram viedos soliņus, pieturas vietas. Savukārt skrūpājus mēs piedāvājam saules parku izbūvei, un tie ir paredzēti ne tikai saules paneļu montāžai, bet arī priekš nojumēm, terasēm, siltumnīcām, žogiem. Innovat komanda nodrošina pilna cikla servisu, sākot ar konsultāciju līdz pat projekta realizācijai. Jūsu ideja, mūsu izpildījums. Paldies, ka bijāt kopā ar mums. Piesako mums sociālos tīklos un tiekamies jau nākamajā raidījumā.